13. Elias, 10. Roberto Baggio, 18. Zamorano un 11. Ventola. Sākotnēji prognozējot abu komandu sākuma sastāvus, itāļiem pāris kļūdiņas, protams, pēdiņās kļūdiņas bija ielavījušās, proti sākuma sastāvā nebija Ventolas jaunā kluba ieguvuma, jaunā 20 gadus vecā itāļu futbolista, kurš tikai šajā sezonā šajā komandā parādījies no Bari, pirms tam viņš spēlēja Bari klubā. Angelo Moratti, jūs ekrānos bijušais kluba prezidents Roberto Baggio. Jā, Inter pret Skonto. Pagājuši gadu Barcelona pret Skonto, tagad Inter pret Skonto. Būs karsti gan tiešā, gan pārnestā nozīmē mūsu futbolistiem šajā mačā. Pirmajā puslaikā pa labi Skonto futbolisti, pa labi Oļega Karavajeva vārti un pa kreisi Gianluca Pagliuca, Itālijas izlases vērsargs, kuru pavisam nesen vēl redzējām pasaules čempionātā Francijā. Zamorano tikko bija ar bumbu ar 13. numuru Z. Elias. Sākotnēji Cristiano Zanetti, vēl viens kluba jaunieguvums, tika prognozēts sākuma sastāvā, bet tomēr pieredzēja apmēram tikpat jaunam Z. Eliasam tika uzticēta vieta sākuma sastāvā. Un lūk, pirmais bīstamais moments pie Skonto vārtiem. Silagadze atsit bumbu, bet tur jau gaidīja šo piespēli, ko gar Karavai vārtiem izdarīja Nikola Ventola. Tur šo piespēli jau gaidīja viņa partneris. Jau pirmās minūtes vidū diezgan bīstama situācija pie Skonto vārtiem. Apmēram 30–32 grādu karstums šajās dienās Pizā, kur notiek šis mačs. Vakarā nedaudz vēsāks, protams, bet dienā karstums nesalīdzinām lielāks nekā Rīgā. Un protams, ka tas varbūt arī nenāk mūsu komandai par labu, kaut gan galu galā ne jau tas ir iemesls, lai neveiksmīgi spēlētu. Iemesls laukumā ir pavisam cits, proti tā ir Inter komanda. Elias pārkāp noteikumus pret Vitāliju Astafjevu. Diezgan atturīgi savās prognozēs, diezgan piesardzīgi savās prognozēs. Gan vakar, gan aizvakar bija itāļu kluba futbolisti, gan tādas slavenības kā Bergomi, Zamorano un Roberto Baggio, gan kluba debitanti. Proti visiem labi atmiņā pagājušā gada Skonto un Barcelonas spēles 3-2. Barcelona uzvarēja savā laukumā, Nou Camp laukumā Barcelonā un 1-0 Rīgā Daugavas stadionā. Protams, ka nedrīkst salīdzināt pagājušā gada Barcelonu komandu, ko toreiz Van Gāls tikai sāka lipināt kopā, veidot ar šo komandu, ar Inter, kas praktiski jau ir izveidota komanda, kaut gan, protams, daudzu zvaigžņu nav. Nav Džorkaeva, nav Ronaldo, protams, nav Kanu, nav Vesta. Reportāžas laikā es vēl pieminēšu vēl vairākus futbolistus. Pavisam 12 spēlētāji Inter sastāvā, kas pavisam nesen piedalījās pasaules čempionātā Francijā. Ronaldo vēl nav atgriezies no atvaļinājuma. Džorkaevs ieradās tikai kluba mītnē pagājušo sestdienu un tā palēnām atsāk trenēties. Soda sitiens netālu no laukuma saimnieku soda laukuma. Skonto futbolisti to izpildīs. Vladimirs Babičovs raida bumbu soda laukumā. Rehviešvili tur cīnās par bumbu, bet bumbu neizcīna un to iegūst itāļu futbolisti Elias savā laukuma pusē. Protams, ka Skonto būs izvēlējies tādu vairāk aizsardzības taktiku, tieši tāpat kā pagājušajā gadā. Apmēram tieši pirms gada ap šo pašu laiku Barcelonā Nou Camp stadionā un atbildēs ar asiem pretuzbrukumiem. Pagājušajā gadā šī pretuzbrukuma taktika gandrīz vai atnesa panākumu. Atcerēsimies jau tiesneša pieliktajā laikā ar 11 metru soda sitienu. Stoičkovs guva uzvaras vārtus Barcelonas labā 3-2. Toreiz uzvarēja slavenais spāņu klubs Roberto Baggio. Zamorano bumbu atņem Blēdelis. Un arī Blēdelis bumbu zaudē. Benoit Koe ar 15. numuru.
un 1-0. Kļūdās mūsu aizsargi, kļūdās Oļegs Karavajevs un Ventola 5. minūtē gūst pirmos vārtus. Ivans Samorano rakstīts Ivans Samorano. Tūdaļ redzēsim atkārtojumā, kurš tad īsti izdarīja šo precīzo sitienu. Vai nu Čīles izlases spēlētājs Samorano vai kluba debitants Ventola. Samorano, ne, tas ir Samorano. Neapšābāmi, tas ir Samorano. Atstāja tuvo stūri, pilnīgi nepiesektu. Oļegs Karavajevs kļūdījās situācijas izvēlē. Nu, atklāt sakot, tik pieredzējušam vārdsargam, kāds ir Karavajevs, tā ir nepiedodami rupja kļūda, pēc kuras arī tika zaudēti šie vārti. Roberto Baggio, tā viņam ir debija Interkluba sastāvā oficiālā mačā un debija vispār čempionu kausa izcīņā. Roberto Baggio pirms tam spēlēja Juventus, tad spēlēja iepriekšējā sezonā Boloņas klubā. Viņu nopirka šajā sezonā Itālijas klubs Inter, tādējādi vēl vairāk pastiprinot savu sastāvu. Un tieši pēc Baggio precīzas filigrānas piespēles Samorano šeit rakstīja 4. minūte. Nu, tas nav tik būtiski. Tik un tā ir ļoti bēdīgi, ka jau 4. vai 5. minūtē mūsu komanda zaudē vārtus. Koe piespēle gar vārtiem un šoreiz Stepanovs izsit bumbu. Vits Rimkus ar 19. numuru mūsu komandas sākuma sastāvā. Arī viņš sākumā netika prognozēts mūsu komandas sākuma sastāvā. 25,000 vietu šajā stadionā un visas biļetes jau pārdotas pirms vairākām dienām. Biļešu cena jūs interesē no 25 līdz 150 ASV dolāriem, bet biļetes izpirktas. Liela interese par šo maču. Protams, ka pirmām kārtām liela interese par Inter klubu, kurš arī šajā sezonā draud mest izaicinājumu cīņā par Scudetto, ja par Itālijas čempionu titulu Juventus un Milānai, otram Milānas klubam Milāno. Pagājušajā sezonā Inter ieņēma 2. vietu Itālijas čempionātā, zaudējot tikai Juventusam. Turklāt izšķirošajā mačā zaudējot diezgan skandalozi ar tādu stipri apšaubām 11 metru sodesitienu, gūstot vienīgos uzvaras vārtus. Tagad zili melnie, strīpainie, tās ir Inter formas, praktiski visā kluba pastāvēšanas vēsturē, bet burtiski pirms dažām dienām, pagājušo svētdienu, 9. augustā, Inter klubs atzīmēja savu 90. pastāvēšanas gada dienu, tā ka zināmā mērā jubilēja klubam, jubilēja arī kluba pieredzējušākajam spēlētājam Giuseppem Bergomi. Viņam šis ir 100. mačs kluba sastāvā Eiropas kausu izcīņā. Giuseppe Bergomi 496 spēles aizvadījis Itālijas čempionātā šās komandas sastāvā un drīz viņam būs jubilēja arī Itālijas čempionātā 500. mačs. Tā kā divkārši jubilēja atkal uzbrukumā Inter piespēle gar vārtiem. Samorano! Karavajevs šoreiz glābj komandu. Manuprāt, paguva mūsu vārdsargs aizsniegties līdz bumbai un neļāva Samorano jau 9. minūtē gūt vēl vienus vārtus. Jā, Karavajevs šoreiz glābj mūsu komandu. Ļoti varens sākums pagājušā gada Barcelonas pieredze, acīm redzot, bijusi ļoti laba mācība Inter komandai un ar 1. minūtē varens spiediens mūsu komandas vārtiem. Atkal sitiens uz vārtiem, sitiens ar galvu Simeone. Argentīnas izlases spēlētājs Indiānis, kā viņš sauc līdzutējs. Starp citu, Diego Simeone šeit Pizā ir īpaši populārs. Viņš savas pirmās 2 sezonas Itālijā aizvadīja tieši Pizas futbola klubā. Tā ka viņu šeit vietējā publika ļoti mīl, ļoti ciena. Tagad gan Pizas klubs ar nespēlē A sērijā, jeb Itālijas futbola virslīgā. Tagad tas ir nokritis līdz C sērijai, jeb līdz 3. līgai. Droši vien arī tāpēc tik milzīga interese šajā pilsētā par šo maču, jo tomēr vietējie līdzjutēji noilgojušies redzēt šāda ranga futbolu. Un atliek tikai cerēt, ka šī augstā duša, šis knockdowns pirmajās minūtēs tiks izturēts un Skonto tomēr izrādīs pienācīgu pretestību vienam no visu laiku vistitulētākajiem Eiropas futbola klubiem. Babičevs
nenotur bumbu laukumā Vladimirs Babičevs. Ne, tas bija 9. numurs, tas bija Marians Pahars. Tas ir Marians Pahars, viens no ātrākajiem, tehniskākajiem mūsu futbolistiem. Ventola. Lieliski šis spēlētājs aizvadīja visas pārbaudas spēles pirms čempionāta. Vai tās bija draudzības spēles, vai tie bija turnīri. Ventola ir guvis 3 vārtus šajās pārbaudas spēlēs. Silagādzi jūs ekrānos. Starp citu, viņa sniegumu ļoti uzmanīgi vēro arī Inter komanda. Ir interesi par šo futbolistu no Intera puses, un kā ziņo daži neoficiāli avoti, tad arī ne tikai no Intera puses, tieši tāpat kā par Stāfjevu, par Paharu, par vēl dažiem, par Stepānovu, par vēl dažiem mūsu futbolistiem. Roberto Baggio atkal pie bumbas. Protams, ka viņš vienmēr būs pie bumbas, kad tiks izpildīti soda sitieni netālu no mūsu komandas vārtiem. 2-0. Simeone. 11. minūte. Tas jau ir, ja ne nokauts, tad ļoti smags knockdowns. Ļoti kaut kā apjukuši izskatās mūsu futbolisti šajās pirmajās minūtēs. Un atkal Roberto Baggio piespēle, un atkal mūsējie nokavē. Šoreiz jaunais Jurijs Laizāns nokavēja nosekt Simeoni. Silagādze pieturēja nedaudz Samorano, neļaujot viņam tikt pie bumbas, bet pie bumbas tika nevis Ventola, nevis Samorano, bet gan Simeone. Un arī Bergomio bija atnācis uz mūsu soda laukumu. Pirms šā mača Inter aizvadīja 7 pārbaudas spēles. Nosacīti 7, jo pēdējais turnīrs, tur katra komanda ar katru tikās tikai pa vienam puslaikam. Jā, lūk, redzat, 10 minūtes spēlētas un tagad jau 11,5 spēlētas rezultāts. Jau 2-0 laukuma saimnieku, šoreiz tādu nosacītu saimnieku, Inter futbolistu labā. Mihails Mihalovs centās apsteigt Paļuku, tas viņam neizdevās. Starp citu, Gianluca Paļuka ir vienīgais Inter futbolists, kurš iepriekšējā Itālijas čempionātā aizvadīja no zvana līdz zvanam visus 34 mačus. Roberto Baggio. Samorano. Atspēle atpakaļ aizsargiem. Un nekļūdās. Notur bumbu tomēr laukumā Koe. Šajā sezonā bez Roberto Baggio, bez pazīstamā portugāļu futbolista Paulo Souzas, Inters ir nopircis arī virkni jaunu spēlētāju. Jau minēja par Nikolu Ventoru, bet 4 Francijas jaunie futbolisti, Freis, Silvestrs, Dabo un Kamarā. Viņiem visiem ir 19, 20 gadi, bet katrs no viņiem maksā jau apmēram 10 miljonus dolāru. Jā, šie ir jaunie futbolisti, ir visdārgākie futbolisti. Šāda vecuma futbolisti pašais pasaulē. Pret Zealiesu noteikumu pārkāpums. Vladimirs Babičevs pārkāp noteikumus ar rokām. Viņš to turēja, neļāva tam izlausties pa labo malu, un tāpēc arī soda sitiens. Karavajevs pārtver bumbu, diezgan neveikli gan to dara, bet tomēr pārtver. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo maču pret Barcelonu ar sākuma sastāvu, Skonto rindās nav vārdsarga Kolinko, toties ir Karavajevs, nav Zemļinska, viņš izlaiž šo maču brīdinājumu dēļ, nav Valerija Ivanova, viņš spēlē Krievijas virslīgas klubā Uralan no Elistas, un nav Jurija Ševļakova, kurš beidzis savas aktīvās futbolista gaitas. Savainojumu gūs viens no Inter spēlētājiem, Zēlijas, tas ir 13. numurs. 21 gadu jauns futbolists. Pārējie visi ir vai nu sastāvā, vai nu rezervē. Traumu joprojām dziedē Blagonadeždins, Kolesničenko. Aleksandram Starkovam, atklāt sakot, nemaz nebija īpaši lielas izvēles spēlētāju ziņā uz šo maču. Protams, tas ir slikti, tas ir mīnus.
variants bija tikai attiecībā uz Vitu Rimku, vai viņš uzreiz ies laukumā, vai varbūt vēlāk uz maiņu. Uzreiz sākuma sastāvā Rimkus izgāja laukumā. Nu, un Starkova kolēģis Luigi Simoni lauzīja galvu par citu problēmu. Arī, protams, par sastāvu, bet tikai citādāka problēma viņu mocīja. Proti, kurus tad likt? Vairāk jaunos kluba debitantus vai varbūt tomēr pieredzējušākos futbolistus? Nu, protams, atskaitot tos, kas vēl nav pa īstam atsākuši gatavoties jaunajai sezonai. Spriežot pēc Inter sastāva, Luigi Simoni ir izvēlējies vidusceļu. Ir vairāki pieredzējuši futbolisti, Bergomi, Frezi, Vārtsargs Paļuka, protams, Milanese, Simeone, bet Roberto Baggio ir tā pašā laikā arī daži jauni futbolisti, daži debitanti. Tā kā tāds pieredzes un jaunības azarta kokteilis. Latvijas televīzijas Latvijas futbolīdzstējiem pirms sezonas bija iespēja ar Eurosport palīdzību skatīties vairākas Inter komandas spēles un arī pavērot gan kluba debitantus, gan dažus futbolistus no pieredzējušajiem spēlētājiem, kas šajos mačos piedalījās. No pirmajā mačā ar Parmu no pieredzējušajiem laukumā bija, manuprāt, tikai aizsargs Frezi. Tad ar katru nākamo maču arvien vairāk un vairāk pieredzējuši futbolisti izgāja laukumā. Vladimirs Babičevs nogāsts Koe pārkāpja noteikumus. Soda sitienu izpildīs Skonto futbolisti. Vēl viens no Skonto plusiem, par ko pieminēja pirms mača Giuseppe Bergomi, ir tas, ka Skonto aizvadīs jau vairākas spēles, 16 spēles Latvijas čempionātā. Toties Inter Itālijas čempionātu vēl nav sācis un trūkst nopietnu spēļu pieredzes. Tiesa, var jau strīdēties, vai pārbaudas spēles ar tādiem klubiem kā Kaiserslautern, Parma, Liverpoole, Udinese un Juventus. Kaut gan ar Udinese un ar Juventus Inter aizvadīja tikai pa vienam puslaikam tādā Zibens turnīrā. Neatsver Latvijas čempionāta spēles, gluži otrādi. Ir īpaši, protams, tas bija mačs ar Liverpooli, lielisks mačs. Starp citu, arī Eurosport tiešraidē rāda šo spēli, tāpat kā Latvijas televīzija. Tā kā mūsu futbolistiem ir lieliska iespēja, un es atzinu, kad vēl būs otra tāda iespēja sevi parādīt no vislabākās puses tik plašai un tik daudzveidīgai futbola auditorijai. 2-0 joprojām 2-0 guvuši pirmajās 11 minūtēs 2 vārtus. Interfutbolisti ir kā nedaudz norima. Nedaudz nomierinājās un Skonto arvien biežāk šķērso laukuma centru, bet pagaidām tikai laukuma centru Paļukam. Pagaidām darba, var teikt, vispār nav bijis. Roberto Baggio neizdodas Laizānam atņemt viņam bumbu. Jā, protams, ka Zemļinska un Lobaņova trūkums aizsardzībā ir ļoti jūtams, un tas ir ļoti redzams jau pirmajās minūtēs. Ventura! Karavajevs glāb komandu. Šoreiz nedaudz pārsteidzās itāļu futbolists. Karavajevs jau paspēja atgriezties vārtos un noķēra šo bumbu. Labs izgājiens pretī mūsu vārtiem, var teikt, 1-1 bija Nikola Ventola, bet tomēr neizdevās viņam pārspēt vārtsargu. Labi, ka tā 3-0, tas jau būtu par traku nepilnās 20 minūtēs. Un, protams, ka Zemļinska Lobaņova trūkst tīpaši. Ja trūktu kāda no uzbrucējiem, tas nebūtu tik sāpīgi Skonto komandā, jo galu galā jau sen iepriekš bija zināms, ka šovakar pārsvarā būs jādomā par aizsardzību, nevis par uzbrukumu. Bet tas, ka trūkst brīdinājumu dēļ tieši Zemļinska un Lobaņova, tas ir īpaši būtiski, un to mēs redzam pirmajās minūtēs. Juris Laizāns, Vsevolods Līdaks, jauni, talantīgi, perspektīvi futbolisti, bet absolūti bez šādu maču pieredzes. Un, protams, ka viņiem ir ļoti sarežģīti cīnīties pret šāda ranga komandu, pret šāda ranga futbolistiem. Koe atspēlē atpakaļ Simeone. Samorano nesapratās Simeone un Samorano.
jānāk atpakaļ Inter futbolistiem. Lēnām savā laukuma pusē pagaidām saspēlējas mūsu spēlētāji. Varbūt tagad kaut kas sanāks. Piespēle Mihalapam. Mihalaps ar tādu patālu sitienu mēģināja pārspēt, mēģināja vismaz apdraudēt Paļukas vārtus, bet bumba līdz Paļukam kārtējo reizi netika. Atkal Inter uzbrukumā. Ļoti plaši, ātri visu dara uzbrukumā. Inter mūsu futbolisti gluži vienkārši netiek līdzi. Stūra sitiens pie Karavājeva vārtiem. Muro Milanese, 25. numurs, 27 gadus vecs futbolists. Ar kādām ovācijām tiek sagaidīts Roberto Baggio. Šis futbolists apmēram pēdējos 5-6 gados, vienalga, kā viņam veiktos vai neveiktos, kādā formā viņš būtu, ir viens no vispopulārākajiem spēlētājiem. Itālijā 3-0, tas jau vispār ir kaut kas sen neredzēts. Varbūt Ventola arī pieskārās bumbai. Tūdaļ atkārtojumā redzēsim. Un atkal Roberto Baggio. Lai nu kā tas būtu, bet 3 reizes Roberto Baggio piespēlēja un 3 reizes bumba ielidoja vārtos. Viens pats Ventola atstāts 2 metru attālumā no vārtiem. Arī Karavājevs, nezinu, kāpēc šajā situācijā palika uz vietas. Viņam, it kā tas būtu pretinieka vārtsargs, tik sparīgi traucēja Stepanovs, paša komandas aizsardzības spēlētājs. It kā Stepanovs atrastos pie pretinieka vārtiem šajā situācijā, nevis traucēja Ventolam. 3-0, 21. šeit rakstīts, 22. minūtē tā jau, var teikt, ir sagrāve. Vismaz pirmajā puslaikā tā ir sagrāve. Ja tā turpināsies, tad atklāt sakot 26. augustā atbildes mačam Rīgā ne tikai nebūs nekādas sportiskās vērtības, tā vispār nebūs nekādas intereses šim mačam, jo Eņu sazina, vai brauks uz Rīgu Roberto Baggio vai vēl kāds no slavenībām. Var gadīties, ka Luigi Simoni gluži vienkārši izmantos atbildes spēli kā vēl vienu iespēju pārbaudīt savus komandas debitantus. Brīnās mūsu futbolisti citus skatīdamies, kurš tad bija tas, kam bija jāsedz Nikola Ventola. To varēs noskaidrot vēlāk, tagad ir par vēlu to darīt. Pahars. Ļoti bikli, pārāk bikli mūsu komanda iesāka šo maču, kaut gan, palasot mūsu komandas spēlētāju izteicienus pirms spēles, komentārus, pat vienotru ļoti bravurīgu izteicienu, ka var pat uzvarēt Inter komandu. Par to, protams, varēja tikai pasmīnēt. Es nezinu, atklāt sakot, ar kādiem argumentiem rēķinājās mūsu futbolisti, izdarot šādus paziņojumus, bet katrā ziņā, laikam tomēr vajadzēja būt nedaudz pieticīgākiem. Kas ir kas? Pirmajās 20 minūtēs mēs ļoti labi redzam. Protams, ka iespējams šis rezultāts neatspoguļo objektīvi abu komandu spēku samērus, kaut gan abas komandas neapšābām atrodas uz pilnīgi dažādiem futbola trepīšu pakāpieniem. Inter tur pašā augšā skonto, tā ap vidu varbūt tuvāk lejai. Bet tik un tā šādu sākumu diezin vai domāja sagaidīt pat vislielākie pesimisti, bet diemžēl tāds sākums arī ir 0-3. Luigi Simoni, jūs ekrānos Inter kluba vecākais treneris. Arī viņš visnotaļ atzinīgi izteicās par skonto. Aleksandrs Starkovs, turpat viņam blakus Jurijs Andrejevs. Ventola tiek nogāsts. Pagaidām mača tiesnesis Frits Štuhliks no Austrijas iztiek ar mutiskiem aizrādījumiem, kaut gan šeit Savlads Līdaks varēja nopelnīt arī brīdinājumu. Aiz krekla viņš turēja itāļu futbolistu. Protams, ka Roberto Baggio atkal būs pie bumbas. Protams, ka viņš atkal izpildīs šo soda sitienu. Babičevs un Pahars. Un man liekas, ka tiklīdz Baggio ir pie bumbas, tāda neliela panika, neliels apjukums jau saceļas mūsu komandas soda laukumā. 3 reizes Baggio jau piespēlē un 3 reizes bumba
ielidoja Karavājeva vārtos. Nu, šoreiz Samaronā netiek līdz sitienam. Šoreiz Stepanovs viņam iztrauc izdarīt sitienu. Aleksandrs Starkovs jūsu ekrānos. Nav grūti iedomāties, kāds viņam garstāvoklis un kāda būs saruna pārtraukumā. Protams, ka ir veltīgi bārties, meklēt vainīgo šādā situācijā. Pirmām kārtām, es domāju, jāmēģina nomierināt komanda pēc šāda katastrofāla sākuma. Jāmēģina atrast īstos vārdus, lai varbūt uzmundrinātu futbolistus. Inter bez šābām, tā ir pasaules klases komanda, bet Inter taču ne tuvu nespēlē, nevis ne tuvu, bet nespēlē savā vislabākajā, optimālajā sastāvā. Labākais Inter vārtu guvējs ir leģendārais Giuseppe Meazza, itāliešu futbola leģenda. San Siro stadions Milānā ir nosaukts viņa vārdā. Kāpēc šī spēle notiek Pizā, nevis San Siro stadionā? San Siro stadionā tiek mainīts futbola laukuma segums, tiek izdarīts arī tāds kosmētisks remonts, labiekārtošanas darbi veikti pirms jaunās sezonas, un tāpēc šis mačs notiek Pizā šajā stadionā, kur ir vietas 25,000 skatītājiem. Pateikšu, ka San Siro stadionā ir vietas 85,000 skatītāju, un jau vairāk nekā 50,000 skatītāju ir nopirkuši sezonas biļetes, jeb sezonas abonementus. Tas ir jauns kluba rekords. Protams, ka lielā mērā tas saistīts arī ar Roberto Baggio atnākšanu uz Inter komandu. Roberto Baggio, tas nav Rehviešvili, tas ir Sila Gadze. Kļūdījās šoreiz itāļu televīzijas darboņi, kas rāda šo maču. Sila Gadze nogāž Roberto Baggio. Soda sitiens. Kāds Roberto Baggio ir soda sitiena izpildītājs? Es domāju, par to sen vairs nav nevienam jāstāsta līdz vārtiem patālu, bet šāds attālums Roberto Baggio diezin vai baidīs. Turpat Milanēzē, Zē Elijas kaut ko jau izgudros. Izgudroja piespēli Ventolam, Karavājevs tver bumbu un sit to tālu uz priekšu. 0-3. Tāds sajūt, kā veselu mūžību rit šis mačs, šis smurks Pizas futbola laukumā, bet pagājušas vēl tikai 27,5 minūtes. 3-0 Inter vadībā. Pahars. Neizdevās Paharam iegūt bumbu. Ventolā. Ļoti aktīvs, kā jau teicu, ļoti bīstams, ļoti meistarīgs šis futbolists izskatījās visos pirms sezonas mačos. Un, kā jau teicu, viņš guva 3 vārtus šajās spēlēs. 11. numurs, 3. vārtu autors šajā mačā pret viņu. Vsevolods Līdaks, 13. numurs, mūsu komandas debutants, jaunais futbolists. Un šķiet, ka stūra sitiens, protams, ka atkal ovācijas, jo atkal pie bumbas ir Roberto Baggio. Roberto Baggio atbrauks uz Rīgu, protams, arī 26. augustā mēs viņu redzēsim. Kaut gan, sazini, kā vēl beigsies šis mačs. Jāsit taču tālāk bumbu, ja nevar neko citu izdomāt. Un varbūt tagad Rimkos neizdodas Rimkusam apsteigt Zē Eliasu. Un bumba zaudēta. Vēlreiz šis stūra sitiens un atkal neliela panika mūsu soda laukumā. Bergomi
Itāļu futbolisti, Itāļu kluba futbolisti nesteidzoties mierīgi saspēlēs savā laukuma pusē. Pagājušā sezonā Ronaldo guva 25 vārtus Inter kluba sastāvā. Viņš bija rezultatīvākais Inter komandā Itālijas čempionātā. Mēcam, kā jau teicu, pieder kluba rekords, bet Eiropas kausa spēlēs kluba rekords pieder citam nemazāk slavenam itāļu futbolistam Alessandro Altobelli. Zēlijas iespēle sodlaukumā. Silagadze ļoti neveiksmīgi atsit bumbu. Silagadze tieši pa spērienam Ventolam un Lavika bumba lido pāri vārtiem. Nemirkli nevilcinoties, Nikola Ventola uzreiz raida bumbu uz vārtu pusi, un ar to jau arī atšķiras augsta līmeņa spēlētājs no parasta spēlētāja, ka katrai darbībai laukumā tam vajag 3 reizes mazāk laika, un ka viņš 3 reizes ātrāk pieņem īsto pareizo lēmumu. Mihalaps Pahars. Viena no retajām reizēm, kad mūsu komanda mēģina pietuvoties Inter soda laukumam. Līdaks pavisam nesen pirmo reizi izgājis konto pamatsastāvā, sākumsastāvā Latvijas čempionāta spēlē. Tas notika Daugavpilī pret Dinaburgu un atstāja ļoti patīkamu iespēju, nospēlējot ļoti droši, pārliecinoši, bet, protams, Dinaburga un Inter tās tomēr ir stipri dažādas svara kategorijas. Koja atspēlēja bumbu atpakaļ, pirms tām bija noteikuma pārkāpums. Zēlijas. Inter komandā tagad ir 2 Zanetti. Javiers Zanetti, jums labi zināmais Argentīnas izlases spēlētājs, un Cristiano Zanetti, 21 gadu jaunais spēlētājs, ko klubs iegādājās tikai šajā sezonā. Iegādājās no Reggiana, no cita itāļu kluba. Un šobrīd gan laukumā nav neviena ne otra Zanetti. Silagadze nospēlē augstasinīgi, precīzi. Blēdelis, pamazām vajadzētu sākt attiekties. 0-3 jau ir, zaudēt jau galīgi vairs nav ko, vajadzētu sākt darboties drošāk, bet te pašā laikā arī nedaudz bail darboties drošāk. Tiklīdz tiks zaudēta bumba laukuma vidusdaļā vai pie Milānas kluba soda laukumā, tā zībenīgi sekos pretuzbrukums. Ļoti ātrs pretuzbrukums, plašs visā laukuma platumā. Un einu tad jūs atpakaļ un pagūsti nosargāt savus vārtus. Roberto Baggio pat nepārtver mūsu jau piespēli paši, kā mūsu futbolisti atdeva bumbu. Silagadze uz priekšu piespēli Rimkum un Milanese atspēlē bumbu Paļukam, lai taču arī viņš pieskaras bumbai. Ja pretinieki neļauj to darīt, tad paša komandas aizsargs atspēlē bumbu vārdsargam Gianlukam Paļukam. Pilns šā kluba nosaukums ir Internacionāle, bet ļoti reti jau daudzus pēdējos gadus šo nosaukumu lieto. Katrā ziņā 66 sezonas jau Inter komanda spēlē Itālijas čempionātā sērijā, ja virslīgā. Un pēdējos gadus 50, varbūt pat vairāk. Visi šo klubu sauc gluži vienkārši par Inter. Tā īsāk, tā ērtāk. Babičevs, Rimkus, Mihalaps, Pahars netālu no soda laukumā. Un tas ir tas, ko es jums teicu iepriekšējā reizē. Viss par lēnu, viss par ilgu. Un bumba, protams, zibenīgi zaudēta. Roberto Baggio neprecīzi piespēle soda laukumā. Samarano tika adresēta šī piespēle.
Čīliešu uzbrucējs ir viens no nedaudzajiem komandas zvaigznēm, kas jau ar pirmo pārbaudes maču, bet pirmais pārbaudes mačs itāļu klubam Inter bija pret kādu citu itāļu klubu, Seles Valdaosta. Es jums pat nevaru pateikt, kurā Itālijas līgā šis klubs spēlē. Katrā ziņā Inter uzvarēja ar 6-1. Tad, sākot ar pirmo pārbaudas maču, Samorano visās spēlēs ir laukumā un gandrīz visās sākuma sastāvā. Viens no nedaudzajām zvaigznēm. Jā, bet zvaigžņu Inter sastāvā ir tik daudz, ka daudzas no tām pat netiek pamatsastāvā. Aizmugure fiksēta Mihalapam. Jā, piespēles brīdī viņš jau bija aiz pēdējā Inter aizsarga vistuvāk Paļjukas vārtiem. Skonto futbolisti ievadīs bumbu spēlē. Līdaks. Atkal Līdaks ar bumbu. Silagadze. Izsit bumbu. Laizāns ārpus laukuma. Simeone. Otro vārtu autors šajā mačā guvis savainojumu sadursmē ar Silagadzi. Argentīnas izlases futbolists, kurš pasaules čempionātā Francijā izpelnījās gan komplimentus, gan arī kritiku. Gluži vienkārši neveiksmīga sadursme, acīm redzot, pa celi trāpīja Simeonem vai pa kādu citu īpaši sāpīgu vietu. Un uz kādu brītiņu argentīnietim būs jāatstāj laukums. Jā, arī kritiku izpelnījās Simeoni, proti pēc mačā ar Angliju, par tādu tēlošanu, par teātri, kura dēļ tika noraidīts no laukuma Bekhams. Ilgi vēl ne tikai angļu prese, bet arī pat argentīniešu prese kritizēja Simeoni par šādu uzvedību, bet, ja reiz māk tik meistarīgi notēlot, varbūt kādreiz arī to vajadzētu izdarīt vai varētu izdarīt. To dara daudz futbolisti. Tas attiec ne tikai uz argentīnieti Simeoni. Atgriežas viņš laukumā, lūk, 14. numurs jau skrien, viss kārtībā, nekas bīstams nav noticis Skonto uzbrukumā. Pahars iespēles soda laukumā un par bīstamu situāciju, protams, to visu nedrīkst nosaukt. Par puslīdz bīstamu arī būtu pārāk skaļi teikts. Kaut kas tāds uz draudu pusi varbūt. Pirmā puslaika 38. minūtē. Gianluca Paļjuka ievada bumbu spēlē 3-0 Inter vadībā. Visīstāko šoku pirmajās 20 minūtēs piedzīvoja Skonto futbolisti Pizas Stadio Garibaldi laukumā. Koe. Simeone vairāk darbojas laukuma vidū, atrasdamies aiz uzbrucējiem. Pašā smailē Ventola un Samorano, bet Baggio un Simeone it kā nedaudz aiz viņiem, it kā veidojot tādu otru uzbrukuma vilni. Roberto Baggio, protams, caur viņu visas uzbrukuma saiknes, un kad vēl būs Jurijs Džarkaevs sastāvā, tad viduslīnija pavisam iespaidīgi izskatīsies Inter komandai. Ja Inter grib iegūt atkal titulu. 13 reizes, kā jau teicu, šī komanda ir izcīnījusi Itālijas čempionu vienības nosaukumu, taču pēdējo reizi tas bija 89. gadā, tā ka nākamgad būs 10 gadu jubileja pēdiņās, kopš Inter nav uzvarējis Itālijas čempionātā, kopš Inter atrodas it kā Milānas otra kluba Milānu ēnā, un, protams, ka interieši ļoti grib izrauties no šās ēnas, tāpēc tiek tērētas milzīgas summas, gan jau esošo futbolistu zvaigžņu pirkšana, gan jauno futbola talantu iepirkšanai, kādi ir 4
Francijā nopirktie 19, 20 gadus jaunie futbolisti. Frejs, starp citu, tas ir vārtsargs, 18 gadus jauns vārtsargs no Kannu kluba, Silvestris no Rennes, Dabo arī no Rennes un Kamarā no Saint-Étiennes. Itāļu kluba futbolisti ievadīs bumbu spēlē ar sānu iemetienu. Samarano neuztver šo bumbu. Skonto. Nu, ir komanda no rezervis soliņa. Ejam, bet jau kas iet. Un arī nedaudz bail iet. Aizmugurē šoreiz bija Ventola. Tā ka pat, ja viņš būtu uztvēris šo bumbu, tad tik un tā atskanētu svilpe. Ventola pirms tam spēlē Bari klubā. Roberto Baggio jau teicu, Boloņā. No Reggianas Cristiano Zanetti, no Brescia Andrea Pirlo. Viņš nav laukumā. Tie ir itāļu futbola talanti, arī jauni perspektīvi spēlētāji, tieši tāpat kā Zēlijas, kurš nav vairs kluba debitants, bet kuram ir tikai 21 gads. Pāri vārtiem lido bumba pēc Zēlijas sitiena. Nu, drīz jau pirmais puslaiks beigsies, un šobrīd šķiet mūsu komandai visvairāk ir vajadzīga kāda pauzīt, vajadzīgs pārtraukums, lai nedaudz attiektos, lai nedaudz atgūtos pēc šā smagā knockdowna, kas tika piedzīvots pirmajās minūtēs. Skonto savā kluba vēsturē otro reizi jau Eiropas kausa izcīņā, čempionu kausa izcīņā tiekas ar Itālijas klubu. Pirms dažiem gadiem tas bija Napolī, toreiz 0-2. Tika zaudēts Itālijā ar 0-1 Rīgā, Daugavas stadionā. Tagad pagaidām vismaz daudz bēdīgāk. Ventola divu cīņā ar Vsevolodu Līdaku. Babičevs iegūst bumbu, atkal zaudēs Simeone. Roberto Baggio. Zēlijas kļūdās, Zēlijas nedaudz pasteidzās ar piespēli tur kreisajā malā, jau patiešām diezgan labā pozīcijā bija Milanese, bet līdz viņam bumba neaizlidoja. Mums par laimi, protams, neaizlidoja. Es sazinu, ar ko tas viss vēl būtu beidzies. Viens no diviem pieminētajiem Zanetti, argentīnietis Javiers Zanetti, nedrīkst šajā mačā piedalīties brīdinājumu dēļ, tāpat kā pie mums Zemļinskis un Lobaņovs, bet Rīgā gan jau Javiers Zanetti būs. Galante, 5. numurs, aizsardzības spēlētājs, 24 gadus vecs spēlētājs, ir pareizāk laikam varētu teikt jauns spēlētājs, atspēlē bumbu vārtsargam. Un palēnām Inter sāk uzbrukumu. Protams, kad rezultāts ir 3-0, tad steigties sen vairs nav kur. Un šādā stipri vidējā, drīzāk pat lēnā tempā arī turpinās šis futbola mačs Pizā, Stadio Garibaldi futbola laukumā. Inter komandai nav nepieciešamības spēlēt ātrāk. Skonto, acīm redzot, nevar spēlēt ātrāk. Vēl viens brīdinājums, jā, Jurijam Laizānam, mūsu jaunajam futbolistam, Skonto komandas debitantam, Jurijam Laizānam, brīdinājums. Protams, ka Laizānam, Līdakam, viņiem tā ir fantastiska skola šāds mačs. Pārējiem arī lieliska skola. Pārāk maz mūsu klubiem iznāk spēlēt šāda līmeņa spēles, un, protams, tas arī ir viens no izaugsmes bremzētājiem. Varoties šeit pat savā sulā, spēlējot tikai ar Latvijas komandām. Protams, ka izaugsme nav tik strauja un nav tik liela, kā gribētos. Rimkus ar bumbu savā laukuma pusē. Bleidelis, Laizāns. Cenšas nedaudz pieturēt bumbu, mūsu futbolisti cenšas kaut ko veidot, bet nekas nesanāk. Viss notiek
stipri par lēnu, lai izlaustos caur Inter aizsardzību un kaut vai padraudētu Paļjukam, kaut vai liktu viņam iesaistīties spēlē. Pirmais puslaiks tuvojas nobeigumam, rīt jau puslaika pēdējā minūte, bet Inter vārtsargs un Itālijas izlases vārtsargs tā nereizes pa īstam vēl nav iesaisties spēlē. 3 minūtes kompensācijas laiks, jā, bija pāris pauzes, futbolistiem tika sniegta palīdzība. 3 minūtes kompensācijas laiks. Arī Latvijas čempionāts spēlēs līdzīgā veidā, tiesa pagaidām izmantojot tās pašas plāksnītes, ar ko tiek rādītas spēlētāju maiņas. Rezerves tiesnesis, 4. tiesnesis rāda, cik tad liels ir kompensācijas laiks. Roberto Baggio, viens no 94. gada pasaules čempionāta traģiskajiem varoņiem, atceraties to finālu Brazīlija, Itālija, Barezi, un Baggio toreiz aizsita bumbu garām Brazīlijas izlases vārtsarga Tafarela vārtiem, un brazīlieši uzvarēja pēc spēles 11 metru sitienu sērijā un ieguva 4. pasaules čempionu titulu. Samorano tiesnesis rāda, ka ar roku Samorano piespēlēja bumbu. Tā atdotas konto futbolistiem. Līdeks piespēlējas kreiso malu Miholapam. Miholapam bumbu atņem, taču tā paliek konto futbolistiem. Miholaps to ievadīs no sānu līnijas. Protams, ka lielākajai daļai, var teikt visiem skatītājiem, kas Pizā vēro šo maču, nav praktiski nekāda priekšstata par Skonto komandu, un pēc pirmā puslaika domāju, ka viņiem arī nav īpaša priekšstata par mūsu komandu, jo nevar teikt, ka Skonto spēlē slikti pirmajā puslaikā. Skonto pirmajā puslaikā vispār nespēlē, vismaz pagaidām. Varbūt pēc pārtraukuma kaut kas mainīsies, tā ka gūt kaut kādu priekšstatu par mūsu komandas spējām nav iespējams. Kāpēc tas tā? Patiešām Inter pat šādā sastāvā ir tik spēcīgs, vai Skonto šajās pirmajās 45 minūtēs ir tik nevarīgs. To grūti pateikt. Droši vien gan nedaudz viens iemesls, gan nedaudz otrs iemesls. Bergomi, pieredzējušais 34 gadus vecais aizsargs Bergomi, viņam šis ir 100. mačs Inter sastāvā Eiropas kausa cīņā. Jubilējas mačs. Un šajā spēlē Inter ar 3-0 grauj, vismaz pirmajā puslaikā, grauj 6-kārtējo Latvijas čempionu Skonto klubu. Zēlijas laukuma vidusaplī. Šķiet, ka arī Inter futbolisti jau gaida pārtraukumu. Arī viņiem gribas atvilkt telpu. Nemirkli neļauj brīvi izrīkoties mūsu futbolistiem ar bumbu. Tik līdz mazākā vilcināšanās tā bumba tiek atņemta. Tāds ir lielais futbols. Šeit viss notiek vismaz 3 reizes ātrāk nekā Latvijas čempionāta spēlēs. Zēlijas. Roberto, tas Simeoni. Tas bija Simeoni, Samorano. Ventola. Stepānos atcīt bumbu. Pēc Koe, sitiena Koe. Roberto Baggio, Simeone. Simeone iet soda laukumā. Samorano neaizsniedzās līdz šai bumbai. Ļoti acīgu piespēli gar vārtiem izdarīja Milanese. Tur pie mūsu vārtu tālā staba jau bija šis Čīles izlases futbolists Ivans Samorano, jeb Ivans Bargais. Un tā pirmais puslaiks beidzies. Nelielā neizpratnē itāļu publika. Mēs arī lielā neizpratnē. Pēc pirmā puslaika laukumā bija redzama tikai viena komanda – Inter. 3-0, Inter labā.
Stadio Garibaldi laukumā Pizā tikko kā sākās otrais puslaiks Čempionu līgas otrās atlases kārtas pirmajā mačā futbolā starp Inter un Rīgas Skonto komandām. Otrajā puslaikā pa kreisi Skonto futbolisti, pa labi Milānas Inter. Rezultāts 3-0 vadībā nosacītie laukuma saimnieki, Inter futbolisti, un tūdaļ skatīsimies, vai abu komandu sastāvos ir maiņas vai nav maiņu. Levants Silagadzijus ekrānos mūsu aizsargs, 3. numurs. Nu, šķiet, ka vismaz Skonto futbolisti turpina šo maču tādā pašā sastāvā, kādā arī iesāka. Arī Inter rindās jaunas sejas neredz. Ventola velti līksmo. Viņa līksmi pārtrauc tiesneša Svilpe, jo pirms tam jau bija pacelts tiesneša asistenta karoks. Piespēles brīdī Ventola atradās aizmugurē, un šie vārti netiek ieskaitīti. Vienas no 3 vārtiem Ventola guva, trešos. Patiešām pirmajās 20-22 minūtēs mūsu komanda piedzīvoja īstāko šoku. Nu, atklāt sakot, tāda apšaubāma aizmugura šoreiz. Piespēles brīdī tomēr Ventolam priekšā vēl bija Skonto aizsargs. Vienkārši ļoti zibenīgi no aiz tā muguras izleca Ventola, un tiesneša asistentam izlikās, ka ir aizmugure. Nu, mums par laimi tā viņam izlikās. Pirmās 20 minūtes visīstākais šoks, ko piedzīvoja mūsu komanda, nekā savādāk to nevar nosaukt. Un visu pirmo puslaiku šis šoks arī turpinājās. Tā arī neatguvās Skonto futbolisti. Un šķiet tikai tāpēc, ka Inter samazināja apgriezienus, duši vienkārši gūstot 3 vārtus tik ātrā laikā, vairs īpaši netiecās paaugstināt rezultātu. Tikai tāpēc šķiet Skonto pāris reizes izdevās vismaz pietuvoties Paļjukas soda laukumam, bet par kaut kādu intervārtu apdraudošanu, protams, nebija nekādas runas. Pahars. Ļoti lēni viss notiek tādā, gandrīz vai veterānu tempā. Protams, kā arī Inter nesteidzas. Inter futbolistiem nav kur steigties. Viņi steidzas tad, kad vajag, un ļoti ātri visu izdara. Lūk, tam līdzīgās situācijās. Skatīsimies, ar ko tagad beigsies šis uzbrukums. Ventola iet sotlaukumā un tiek nogāsts, jeb tomēr būs stūra sitiens. Nikola Ventola, viens no kluba ieguvumiem, viens no kluba debitantiem, neapšaubām viens no vērtīgākajiem kluba ieguvumiem šajā sezonā. Nikola Ventola vēlreiz apspēlē Stepanovu un krīt soda laukumā, stūra sitiens. Silagadze neļauj izdarīt sitienu ar galvu. Nikola Ventola, pirms tam bija Samorano. Čīles izlases spēlētājs. Viens no labākajiem uzbrucējiem nesenajā pasaules čempionātā Francijā. Uzreiz 2 Inter futbolisti aizmugurē, tagad neapšaubām aizmugurē. Atspēlē atpakaļ bumbu savam vārdsargam Paļjukam Mauro Milanese. Ļoti viegli atbrīvoti spēlē Inter futbolisti. Bez tādas acīm redzamas piepūles. Un ļoti viegli tik un tā pārvara laukuma vidusdaļu. Var teikt, ka mūsu komandā laukuma vidusdaļas vispār nav šajā mačā. Katrā ziņā gandrīz nekādas pretestības nav Inter futbolistiem laukuma vidusdaļā. Ļoti ātri viņi tiek līdz Karavajevas soda laukumam, un tad jau tās lielākās briesmas sākas. Jau 4. minūtē pirmos vārtus
guva Samarano, izmantojot rupju mūsu vārtsarga kļūdu. Tad Simeone un Ventola guva vēl 2 vārtus. Stafjevs, Miholaps. Partneris stāv uz vietas, nepiedāvā sevi, kā mēdz teikt, nemeklē brīvvietu, un kam gan tu piespēlēsi, un kā gan tu pats apspēlēsi vairākus Intera futbolistus. Skonto labajā laukuma pusē Pahars. Un jānāk atpakaļ. Viss notiek lēni, viss notiek uz vietas. To es laikam atkārtoju jau kādu 5. vai 6. reizi, bet tā nu tas diemžēl ir. Paļuka kārtējo reizi tiek pie bumbas. Kārtējo reizi ne jau pēc mūsu komandas spēlētāja sitiena. Protams, ka abu komandu meistarības līmeņi nav samērojami. Protams, ka objektīvi Inter ir vismaz galvas tiesu pārāks, bet tomēr šādu kontrastu laikam jau diezin vai kāds no mums domāja sagaidīt. Vismaz pirmajā puslaikā izskatījās diezgan pabriesmīgi. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, lai cik bēdīgi tas arī nebūtu Ventola. Karavajevs tver bumbu. Stafjevs. Ja, tas ir 7. numurs, tas ir Rehviešvili, tas ir Rehviešvili, Stafjevam 6. numurs. Stafjevs galīgi nemanāms šajā mačā. Latvijas čempionāta pēdējās spēlēs viņš izskatījās pat ļoti labi. Tieši viņš bija galvenais spēles izrīkotājs, organizētājs Skonto sastāvā. Šeit Pizā Stadio Garibaldi laukumā mūsu 6. numuru pagalam nemana. Rehviešvili. Piespēle soda laukumā. Nenāc par stipru šī piespēle. Tur jau pie soda laukuma līnijas dežurēja Miholaps. Gaidīja šo bumbu, bet tā arī nesagaidīja. Gandrīz izdevās Ventolam atņemt bumbu līdekam un ielausties soda laukumā, bet mūsu komandas jaunais aizsargs tomēr noturēja bumbu savai komandai un neļāva Ventolam apdraudēt vārtus. Galante, Milanēzē. 10 minūtes spēlētas 2. puslaikā. 3-0 pagaidām pirmā puslaika rezultāts. Vadībā Inter. Un Inter pārliecinoši kontrolē notikumus laukumā. Bergomi. Galante, atkal Bergomi dodas uz priekšu, viņam tas ir 100. mačs Eiropas kausa izcīņā. Atņem bumbu Roberto Baggio, tas bija Jurijs Laizāns. Atkal Jurijs Laizāns ar bumbu. Blēdelis prasa piespēle labajā malā, nesaņem bumbu, Jurijs Laizāns pats iet uz priekšu. Laba piespēle, labā situācijā, nu jāsit iekšā! Vārtu stāps glāb Paļukas cietoksni pēc Marijana Pahara izgājiena. Lielisku piespēli izdarīja Jurijs Laizāns un teicami 1-1 izgāja Pahars un arī sita tā, lai Paļuka vairs nespētu aizsniegt bumbu. Paļuka patiešām arī neaizsniedza bumbu, taču bumba trāpīja vārtu stābam. Tagad tālsitiens Paļuka tver šo bumbu. Nu, pirmais tāds bīstamais uzbrukums. Ilja Novikovs, 23. numurs, gatavojas doties laukumā. Vēl viens Skonto debutants, viņš guva uzvaras vārtus. Pirmās atlases kārtas atbildes mačā Minska, acīm redzot, Vitu Rimku. Viņš nomainīs ļoti jaunu nemanāms. Vitas Rimkus bija
pirmajā puslaikā. Otrā puslaikā 12. minūtē pirmo reizi Skonto varēja gūt vārtus. Laikam pārāk ilgi tas bija jāgaida, laikam jau pārāk bija iemidzināta Inter aizsardzība, ka tik viegli izlaida mūsu uzbrukumu, bet tas bija tāds signāls, kā ar Skonto jāspēlē, vēl viena tāla piespēles sitiens, pareizi jāsit un precīzāk, bet nav ko īpaši gaidīt. Uzreiz jāizdara sitiens, teicuma bija piespēle Miholapam, jā, Rimkos tiek nomainīts. Viņa vietā nāks Ilja Novikovs, tāds ļoti ātrs, žiparīgs futbolists, ļoti tehnisks spēlētājs. Redzēsim, kā viņam izdosies iekļauties spēlē šajā mačā. Katrā ziņā visās iepriekšējās spēlēs Skonto sastāvā viņš vienmēr ir gājis laukumā uz maiņu. Līdz ar Novikova uznākšanu pretinieku soda laukumā kļūst satraucošāk, kļūst interesantāk. Protams, Inter nav tie klubi, pret kuriem pagaidām Novikovam ir nācies spēlēt, bet tomēr paskatīsimies, kā nu tagad būs Diego Simeone, viņam blakus Rehviešvili, Samorano, Roberto Baggio, tas bija Simeone. Neizdodas viņam izlausties pa kreiso malu, bumbu ievadīt spēlē Milanese. Zēlijas uz ekrānos, tātad viena maiņa tomēr ir Inter sastāvā. Gan ja mēs atšifrēsim, kurš tad ir izgājis laukumā. (4:0). Ko neizdarīja Skonto, to izdarīja Roberto Baggio. Pirmie 3 vārti tika gūti pēc Roberto Baggio filigrānām piespēlēm, bet tagad Roberto Baggio kluba vērtīgākais pirkums pirms jaunās sezonas gūs savus pirmos vārtus Inter komandas labā, gūs savus pirmos vārtus Čempionu līgas un Čempionu kausa izcīņas turnīros. Lūk, vēlreiz Samorano nomet ar galvu pa sitienam bumbu partneriem. Šis partneris ir Roberto Baggio, kurš nevilcinoties neatvērām raida bumbu vārtu stūrī, bet pirmo piespēli no labās malas izdarīja Nikola Ventola. Samorano piespēle ar galvu un Roberto Baggio neatvērāms sitiens. Tā bija Inter atbilde uz Skonto izlecienu, uz Mariana Pahara izgājienu 1-1 un uz sitienu pa vārtu stabu. Bergomi atstāja laukumu. Salvatore Frezzi viņa vietā ar 7. numuru. Salvatore Frezzi, 25 gadus vecs aizsargs, nomaina Bergomi. 4:0, 59. minūtē, 4:0 Inter labā Pahars. Krietni drošāk otrajā puslaikā darbojas Skonto futbolisti. Jā, viņi atkal puslaika sākumā zaudēja vārtus, bet katrā ziņā skats jau noteikti vairs nav tik traģisks kā visu pirmo puslaiku. Grūti pateikt, kāda vaina bija pārņēmusi mūsu komandu. Tik nevarīgu Skonto, atklāt sakot, nekad vēl nebiju redzējis. Jā, pretī ir Inter, bet galu galā pretī jau ir bijuši slaveni klubi savulaik. Maskavas Spartaks savos ziedu laikos, Napoli, Barcelona. Protams, to Barcelona varbūt patiešām arī nevar salīdzināt ar pašreizējo Inter pat šādā virknējumā, bez vairākām savām zvaigznēm, un tomēr Skonto izskatījās neierasti, nevarīgi. Blēdels ar bumbu, bet noteikuma pārkāpums pirms tam bija Rehviešvili. Pārkāp noteikumus, bumba paliek Inter futbolistiem. Skatītāji izklaidējas, veidojot tādu vilni. Roberto Baggio tuvojas soda laukumam. Stepano viņam apspēlēt neizdevās. Ļoti interesants duets laukuma vidusdaļā. Baggio, Džorkaevs. Protams, gribētos šo duetu redzēt
jau Rīgā 26. augustā. Mūsu komandai, protams, tas nāktu tikai par sliktu šāds duets, bet skatītājiem, domājams, būtu ļoti interesanti to pavērot. Kā jau teicu, tad 12 futbolisti no Inter komandas piedalījās nesenajā pasaules čempionātā Francijā. Paļuka, Bergomi, Roberto Baggio un Moriero spēlēja Itālijas izlasē, Simeone, Javiers Zanetti Argentīnas komandā, Vests, par kuru pasaules čempionāta laikā runāja, ka viņš aizies no Inter, bet tomēr nekur nav aizgājis, un Kanu Nigērijas izlases sastāvā, Džerkaevs Francijas komandas sastāvā, Winters Holandes vienības sastāvā, Ronaldo Brazīlijas komandas izlasē un Samarano Čīles izlases sastāvā. Protams, ka nespēlē Javiers Zanetti, Kanu, Vests, Džerkaevs, Winters, Ronaldo. Šie futbolisti vēl tā pa īstam tikai sāk gatavoties sezonai. Džerkaevs, kā jau teicu, tikai pagājušo sestdienu ieradās komandas mītnē un tikai ar šo nedēļu sāka kopā ar komandu gatavoties sezonai. Bet var gadīties, ka Rīgā tomēr Jurijs Džerkaevs ieradīsies tikai 15. datumā, tas ir nākamā sestdiena, jeb šo sestdienu, ieradīsies Ronaldo. Vests, Kanu, arī viņi tikai šās nedēļas beigās ieradīsies Inter kluba nometnē. Pahars! Un arī šajā situācijā Marianam Paharam neizdevās gūt vārtus. Nu kādas gan vēl vajadzīgas situācijas, lai ieraidītu bumbu Paļjukas vārtos. Viss jau bija izdarīts, atlika tikai pielikt kāju. Skatāmies vēlreiz. Novikovs ar galvu izdarīja teicamu piespēli sodlaukumā. Jā, ar Novikovu uznākšanu atkal bīstama situācija. Šoreiz jau Inter soda laukumā. Divas reizes otrajā puslaikā Skonto varēja gūt vārtus, un cik skaists būtu rezultāts 4-2, bet laikam jau tas būtu par daudz prasīts, lai no divām izdevībām abas arī tiktu realizētas. Tad jau Inter komandai droši vien vajadzēja gūt vēl vismaz 3-4 vārtus. Pirlo gatavojas doties laukumā, vēl viens no futbolistiem, kas šajā sezonā tikai iekļāvās Inter sastāvā. Pirms tam viņš spēlēja citā itāļu klubā Brescia. Tagad Andrea Pirlo dosies laukumā, starp citu jau pieminētajā pirmajā sezonas mačā pret Celes Valdaosta komandu Pirlo guva 3 vārtus. Nevienam citam pagaidām šajā sezonā 3 vārtus nav izdevies gūt Inter labā. Tiesa, pretinieks bija stipri vājš no viens no viszemākajām Itālijas futbola līgām. Mihalops aizmuguri nav, var turpināt spēlēt. Pāri vārtiem sit Novikovs, bet arī situācija bija vismaz sitienam laba. Ja negluži vārtu gūšanai, tad sitienam. Tūdaļ gan būs ļoti skaļi aplausi, ovācijas. Atpūsties dosies Roberto Baggio. Roberto Baggio pirmā īstā atrādīšanās. Pagaidām vēl nevis Milānas publikai, pagaidām Pizas publikai. Inter komandas formas tērpa atrādīšanās iznāca vairāk nekā lieliska. 3 rezultatīvas piespēles un 1 gūti vārti. Patiešām izcils rādītājs šim futbolistam šajā mačā. Roberto Baggio, viens no pēdējo gadu vispopulārākajiem Itālijas futbolistiem. Redzēsim viņu Rīgā 26. augustā, 25. augustā. Inter komanda aizvadīs treniņu, tā ka autogrāfu mednieki gatavojoties. Karavājevs glābj komandu. Vēlreiz Inter varēja gūt vārtus 4-0 Inter vadībā. Tiklīdz Skonto atbild ar bīstamu pretuzbrukumu, tiklīdz Skonto neizmanto izdevību gūt vārtus, tā tūdaļ Inter atbild tieši ar to pašu. Vismaz skatītājiem nav garlaicīgi, kaut arī rezultāts jau ir 4-0 Inter komandas labā.
Protams, ka lieliskā noskaņojumā ir Inter futbolisti. Pirmais sezonas oficiālais mačs viņiem aizrit ļoti veiksmīgi. Rehviešvili piespēlē pa kreisi un neprecīzi šī piespēle. Jānāk ātri atpakaļ, jāsteidzas atpakaļ. Tikko uznākušais laukumā 21. numurs Pirlo. – 19 gadi tikai šim futbolistam Andrea Pirlo. Itālijas jaunatnes izlases spēlētājs. Un ceturtais. Jā, šīs iespējas sodlaukumā ir ļoti bīstamas. Blēdelis zaudēja bumbu pie sava sodlaukuma. Turpinās Inter uzbrukums. Milanese. Un noteikuma pārkāpums pret Simeoni. Rehviešvili pārkāp noteikumus jaunā laukumā. Stafjeva. Tas, ka sākuma sastāvā, pirms mača sākumā ar 6. numuru šis futbolists bija ierakstīts. Un tas ir tāds diezgan negaidīts gājiens. Tas, kā Stafjevs nav pašreiz laukumā. Bet, atklāt sakot, vai viņa klātbūtne kaut ko izmainītu? Lai Vitālijs neņem ļaunā, bet, manuprāt, diezin vai. Konta atkal uzbrukumā. Tāls un neprecīzs sitiens. Vismaz sitienu uz Paļukas vārtu pusi ir otrajā puslaikā divas. Lieliskas iespējas gūt vārtus bija Marijanam Paharam. Ir iespēja kaut vai nepalikt sausā šovakar Pīzā. Kaut vai zaudēt kaut cik ar cieņu, ar godu. Protams, ka jau tagad var teikt, ka 26. augusta mačs Rīgā būs vistīrākā formalitāte, un gluži vienkārši varēsim pavērot Inter komandas zvaigznes, jau esošās un nākamās uzlicošās zvaigznes un zvaigznītes, kas ieradīsies Rīgā. Bet tik un tā, derētu zaudēt ar godu, derētu zaudēt ar cieņu, un lai nu Inter tomēr atved uz Rīgu kaut vai tieši šo sastāvu, kāds ir tagad, lai nepaliek mājās Baggio, lai nepaliek Bergomi, lai nepaliek Simeone vai Samorano. Visi, protams, nepaliks, bet gribētos visus šos futbolistus redzēt klātienē, jo redzēt tos televizoru ekrānā, tas ir viens, to mēs varam izdarīt arī. Varējām izdarīt nesenajā pasaules čempionātā, to mēs varēsim izdarīt arī jaunajā sezonā Čempionu līgas mačos, bet klātienē redzēt, tas ir pavisam kas cits. Ventola apspēlē līdeku. Ar 4. numuru Javier Zanetti parādījies laukumā Inter komandas sastāvā. Vēl viens Argentīnas izlases spēlētājs Stepanovs iet uz priekšu. Prasa piespēli Novikovs, prasa piespēli Mihalabs, bumbu saņem Mihalabs. Pretiņu Galante, un Galante atņem bumbu. Te Ventola, manuprāt, ir guvis sadursmēs savainojumu. Skatāmies vēlreiz. Aizķēra viņu nejauši Stepanovs, censdamies izsist bumbu. Aizķēra laikam diezgan sāpīgi, un Nikola Ventola paliek pagaidām uz laukuma. Itāļu kluba vecākais treneris jūs ekrānos, jeb galvenais treneris, kā tagad moderni saukt, Luigi Simoni. Ja pirms spēles viņš nedaudz lauzīja
galvu par to, kurus futbolistus tad sūtīt laukumā. Pavisam 30 spēlētāji šobrīd ir Simona rīcībā. Uz šo maču gan bija pieteikti tikai 16. Tad tagad, protams, ka Simonī nav nekādu galvas sāpju. Ja nu vienīgi viņš tagad uztraucas, vai Ventolam ir savainojums vai nav, un ja ir, tad cik tas ir nopietnas. Atdod bumbu mūsu futbolisti Inter spēlētājiem. Francesco Colonese, 27 gadus vecs aizsardzības spēlētājs. Viss kārtībā, Ventola atkal uz kājām un turpinās šo maču. Labs uzbrucējs ir Itāļu klubam. Nelieli asumi starp Silagādzi un kādu no itāļu futbolistiem. Samarano, kurš parasti pats ir ļoti ekspansīvs, ļoti emocionāls, šoreiz mierina Silagādzi un savu komandas biedru. Trešais numurs, Colonese, bija ļoti dusmīgs par šo noteikumu pārkāpumu. Nu, protams, nepareiz pret viņu nospēlēja, droši vien arī sāpīgi, bet par šādiem gājieniem var arī nopelnīt ļoti bargu sodu. Nu, katrā ziņā vismaz dzelteno kartīti. Šoreiz mača tiesnesis, bet šās spēles galvenais tiesnesis ir austrietis Frits Štuhliks, iztika ar mutisku aizrādījumu Milanese. Atspēlē atpakaļ 7. numuram Salvatorem Frezi. Viņš nomainīja veterānu Bergomi, viņš tagad brīvā aizsarga, jeb libero pozīcijā darbojas. 4. numurs tikko bijusi ekrānos Javiers Zanetti, Argentīnas izlases spēlētājs, kuru pavisam nesen redzējām pasaules čempionātā Francijā. Jurijs Laizāns. Un piespēle uz priekšu, diemžēl neprecīzi. Javiers Zanetti. Turpinās Inter uzbrukums. Un atgādināšu, ka otrajā puslaikā pavisam nesen laukumā 21. numuru izgāja 19 gadus jaunais Andrea Pirlo. Vēl vienam komandas debitantam treneris Luigi Simoni ļauj spēlēt. Piespēle adresēt Samorano. Nedaudz par stipru, nedaudz neprecīzi. Šā gada pavasarī Inter ieguva UEFA kausu finālā ļoti pārliecinoši ar 3-0, pārspējot citu itāļu klubu Lazio. Un tieši Samarano tajā mačā guva pirmos vārtus, ļoti efektīgus apsteidzot aizsargu, ļoti efektīgi ierēdot bumbu vārtos, atsakot savā stilā Pirlo. Stūra sitiens. Stūra sitiens pie Karavājeva vārtiem. Ventola bija uzbrukuma smailē, bet teicami nospēlēja arī cits komandas debitants Pirlo. Andrea Pirlo stūra sitiens. Sevolods Līdeks jūs ekrānos konto. Jaunais futbolists aizsargs. Briesmas garām, vismaz pagaidām. Ļoti piesardzīgs, kā jau teicu, bija Inter futbolistu, Inter slavenāko futbolistu un vecākā trenera prognozes pirms šā mača. Bet nu šī piesardzība diemžēl izrādījās lieka. Marians Pahars, viņam bija divas iespējas pārspēt pašu Paļjuku, vienu no labākajiem Eiropas vārtsargiem
Itālijas izlases vārtsargu, diemžēl pietrūka veiksmes, tīpaši pirmajā gadījumā. Visu izdarīja perfekti Marians Pahars un arī sitienu izdarīja tieši tādu, lai Paļjuka vairs nespētu aizsniegt bumbu, bet trāpīja pa vārtu stabu. Otrajā reizē netrāpīja īsti bumbai Marians Pahars, atrasdamies viens pats vārtu priekšā apmēram 5-6 metru attālumā no vārtiem. Jurijs Laizāns mazāk par 15 minūtēm jau līdz spēles beigām 4-0 pirmajā mačā, Čempionu līgas otrās atlases kārtas pirmajā mačā vadībā Inter. Atgādināšu jums, cienījamie sporta draugi, ka uzreiz pēc futbola mača beigām Pizā jūs varēsiet uzzināt par interesantākajiem notikumiem Cīrihē, Zelta līgas sacensībās vieglatlētikā, un rīt vakar mēs ar jums tiksimies atkal futbolā, šoreiz Liepājā. Liepājas Metalurgs rīt aizvadīs pirmās kārtas pirmo maču kausu ieguvēju kausu izcīņas turnīrā ar Islandes klubu Keflavik. Ceram, ka liepājniekiem būs pa zobām šis nebūtne ļoti spēcīgais islandiešu klubs, un liepājnieki spēs pārvarēt pirmo atlases kārtu. Labi domāts, par stipri izdarīt piespēle, un aizsargs Milanese šo bumbu nepanāk. Tā ka šovakar pēc futbola būs vieglatlētika, Zelta līga, apkopojums par to, ko jūs neredzējāt skatoties futbolu, par interesantākajiem notikumiem. Kas zina, varbūt, ka Cīrihē arī kāds pasaules rekords ir kritis. Dažus izcilus rezultātus jūs jau dzirdējāt, nedaudz arī redzējāt. Bet Pizā, kur atrodas pasaules slavenais Čībais tornis, 4-0 vadībā Inter. Otrajā puslaikā bumbas kontrole, kā jūs redzat, protams, Inter joprojām vairāk kontrolē bumbu, bet nav vairs tik izteikta pārsvara. Krietni drošāk darbojas Skonto futbolisti, un tieši tāpēc arī radās šīs divas iespējas gūt vārtus. Diemžēl nevienu no tām neizdevās izmantot. Inter dodas uz priekšu atkal tālu piespēles kreiso malu, šoreiz Simeonem. Bleidelis. Simeone tomēr iegūst bumbu. Milanese. Frezi. Milanese. Un 5. numurs Galante. Samorano. Milanese piespēlē ar vārtiem, nepaspēja mums par laimi, nepaspēja īstajā vietā būt īstajā laikā Ventolā. Viņš gan panāk bumbu, taču jau pašā laukuma stūrī gandrīz vēl viena spēlētāja maiņas. Skonto sastāvā Vladimirs Babičevs atstās laukumu, un viņa vietā nāks Meļņiks, futbolists, kurš pirmo sezonu spēlē Skonto rindās, no futbolists no Ukrainas. Atklāt sakot, nevienā no tām spēlēm, kurā viņš ir piedalījies Latvijas čempionātā, ne ar ko šis futbolists tā īpaši nemaz nav izcēlies. Tagad viņš nāk laukumā Pizas stadionā Stadio Garibaldi. Stūra sitiens pie Karavaiva vārtiem. Nevienu stūra sitienu šajā spēlē vēl nav izpildījuši Skonto futbolisti. Šis bija jau 7. stūra sitiens pie Karavaiva vārtiem. Panāks, nepanāk bumbu Milanese. Tā paliek Skonto futbolistiem. Skonto piedalīšanās Eiropas kausa izcīņā līdz ar mačiem pret Inter nebeigsies. Skaidrs, ka 2 spēļu summā uzvarēs Inter, atklāt sakot, tas bija skaidrs jau labu laiku pirms abu šo komandu tikšanās. Gribējās vienīgi, lai mūsu komanda krietni cienīgāk nospēlē.
viesos pirmo maču. Skonto turpinās spēlēšanu UEFA kausa izcīņā. UEFA kausa izcīņas otrajā kārtā, kur arī vairs nebūs vāju pretinieku, ja pagājušajā gadā pēc zaudējuma Barcelonai redzējām citu spāņu klubu, Valladolidas klubu. Nu, cerams, ka vismaz tāda līmeņa klubs, protams, ceram, ka krietni stiprāks klubs trāpīsies Skonto. Nu, taču varbūt cer, ka trāpīsies kāds vājāks klubs, kuru varēs apspēlēt tik tālāk. Protams, tas būtu ļoti labi. Rehviešvili guvis nelielu savainojumu, tur sadursmē ar itāļu futbolistu. Šķiet, ka šeit, kad Rehviešvili nokrita, jā, nu ļoti neveiksmīgi viņam uzgāzās virsū Koe. Rehviešvili traumas dēļ ilgi šajā sezonā nespēlēja. Protams, ka nav šobrīd labākajā sportiskajā formā, nav tādā sportiskā formā, kādā viņš bija pagājušās sezonas otrajā daļā, sezonas beigās. Nu, un, protams, ka ļoti pietrūkst aizsardzībā arī Cereteli Skonto futbolistiem. Nu, var teikt, aizmuka no Skonto šis gruzīņu futbolists, aizmuka uz Vladikaukāza Salāniju, kur šobrīd stabili spēlē pamatsastāvā un tiek diezgan augstu vērtēts gan klubā, gan no citiem futbola speciālistiem, kas vēro Krievijas čempionāta spēles. Koe atspēlē atpakaļ, Frezi, Galante, Milanese un Ventola kreisajā malā jau. Gandrīz 5-0. Jau gandrīz pateicu 5-0. Patiešām Samorano atlika tikai trāpīt vērtos, bet izskrēja pretī Karavājevs un iztraucēja šo sitienu. Lika maksimāli ātri visu izdarīt Samorano, un pat tāds lielmeistars kā Samorano šādā situācijā netrāpīja vērtos. Tas šajā gadījumā ir Karavājeva nopelns. Aizsargi iekrita kārtojo reizi. Paliek 0-4 Meļņiks laukuma vidus aplī ar bumbu. Bleidelis. Meļņiks. Iespēle soda laukumā, Paļjuka ķer bumbu. Jurijs Laizāns. Bumba paliks Skonto futbolistiem 5 minūtes līdz spēles beigām. Nu, bija dažas pauzītes, tā ka noteikti mača tiesnesis Frits Štuhliks kādu minūti, divas pierēķinās klāt. Pareizāk uz kādu minūti vai divām bija apturējis savu chronometru. Pirmajā puslaikā uz 3 minūtēm viņš bija apturējis savu chronometru. Redzēsim, uz cik otrajā aizmugurē Marians Pahars. Bija Marianam divas iespējas izcelties šajā spēlē. Nu, žēl, protams, lūk, šī epizode neapšaubām aizmugura. Žēl, protams, ka Pahars nevienu no šīm divām iespējām neizmantoja. Jā, protams, kā jau teicu, tad vieni gribētu, lai Skonto varbūt trāpītos kāds vājāks klubs, lai varbūt varētu tikt vēl tālāk. Jā, arī tas būtu labi, jo tad nākamajā UEFA kausa izcīņas kārtā jau noteikti trāpītos kāds no, ja ne gluži no Eiropas grandiem, bet kāds no patiešām ļoti spēcīgiem klubiem. Redzēsim, kā nu būs, kā lems izloze. Stepanovs. Rehviešvili atspēlē atpakaļ. Simeone
Milanese. Pirlo. Simeone un likās jau, ka Rehviešvili tuvāk bumbai, bet Simeone izrādījās ātrāks, ieguva bumbu, Frezī, Kolonēze. Noteikuma pārkāpums. Tur nav ko brīnīties, neapšaubāms noteikuma pārkāpums. Javiers Zanetti, Argentīnas izlases aizsargs. Ilja Novikovs pārkāpš noteikumus. Lūk, vēlreiz šī epizode. Droši vien, ka netīšām nav pamata neticēt Novikovam, bet noteikuma pārkāpums tomēr bija. Milanese. Ļoti nesteidzīgi visu dara Inter futbolisti. Tikai pārējot laukuma centru, pietuvojoties Skonto sodu laukumam, pārslēdz ātrumu. Teiksim tā, salīdzinoši sakot, no 2. uz 3. Nevairāk. Tad, kad ieslēdz 5. ātrumu, tad ir lielas briesmas. Novikovs sodu laukumā. Un Paļjuka atvēra bumbu. Pirmais stūra sitiens šajā spēlē pie Inter vārtiem. Pirmais stūra sitiens tikai pašās mača beigās. Novikovs izdarīja sitienu neveikli. Ķēra bumbu Paļjuka. Acīm redzot, nedaudz piemidzis no garlaicības šajā mačā. Kaut gan otrajā puslaikā pāris reizes tika traucēts diezgan nopietni. Lūk, šī epizode uzkāpa uz kājas. Nejauši, protams, bet uzkāpa uz kājas Zanetti Novikovs. Protams, tas ir diezgan sāpīgi. Stūra sitiens. Kolonēzem sarkanā kartīte. Un atklāt sakot, neredzēju par ko. Un droši vien, ka mums parādīs, kas tur notika. Acīm redzot, kāds incidentiņš izcēlās. Bet Kolonēze tiek noraidīts no laukuma Francesco Kolonēzem. Nākamais mačs būs jāizlaiž, tas jau ir noteikti. Tā ka šo futbolistu mēs 26. datumā Rīgā redzēsim labākajā gadījumā turista lomā. Redzēs, ko lems, ko vēl lems. Un ko tad tur Kolonēzē tādu izdarīja? Nu, grūti pateikt. Šeit jau, acīm redzot, viss ir beidzies. Viss ir beidzies. Varbūt gribēja atriepties par Zanetti. Varbūt vēl kaut kas notika. Nu, katrā ziņā Kolonēzē ir noraidīts. Inter paliek mazākumā. 3 minūtes vēl jāspēlē. Nu, varbūt vajadzētu pamēģināt gūt kaut godavārtus šajā atlikušajā laikā. Nu, katrā ziņā Inter noteikti jau gaida mača beigas. 4-0. Nu, vairāk nekā pārliecinoša uzvara. Uzvara, kas ļauj braukt uz Rīgu tādā turistu noskaņojumā, kaut gan diezin vai Inter to darīs. Galu galā šī spēle, atbildes spēle ar Skonto kļūs par kārtējo maču, tagad jau gatavojoties Itālijas čempionātam, gatavojoties spēlēm Čempionu līgā, tā ka Inter komandu mēs noteikti jaunajā sezonā vēl redzēsim skatoties Čempionu līgas mačus. Inter futbolistiem līdz Itālijas čempionāta sākumam vēl ieplānotas pārbaudas spēles ar Dženovas, Napoli, Bari un Boloņas komandām, tas ir ar Itālijas komandām. Nu, droši vien, ka būs vēl kādas spēles, bet 26. augustā Daugavas stadionā, diemžēl pusstadionā, jo vecā tribīna ir slēgta, Inter spēlēs atbildes maču ar Skonto. Stepanovs. Blēdelis.
Un atkal vārtu stabs. Un atkal vārtu stabs glāb Paļuku. Novikovs piespēlē uz tālo stabu. Bumba atstāja laukumu. Bumba šķērso gala līniju. Divas reizes šajā mačā tikai vārtu stabs glāba Paļukas vārtus. Vai patiešām tas atkal bija Pahars? Nu īsts nelaimes putns šovakar Pizā. Kāds būs noteikti viņu nobūris, jo kā gan tā varbūt 3 reizes Pahars varēja izcelties, 2 reizes glābj vārtu stabs, 1 reiz īsti netrāpa bumbai un praktiski uzsit virsū jau gandrīz vai gulošam Paļukam. Tā ka uz nulles jau nu gan mūsu komanda varēja nepalikt. Otrajā puslaikā skonto spēlē saturīgāk. Novikovs iet sodu laukumā. Nu, protams, jāatzīst, ka lielā mērā tas ir arī tāpēc, ka Inter komandai jau ir pārsvars 3-0. Un, protams, ka Inter vairs nedarbojas tik enerģiski kā pirmajā puslaikā. Un tai pašā laikā jāatzīst, ka ar visu to Inter tik un tā varēja arī otrajā puslaikā gūt vēl pāris vārtus. Protams, viss atkarīgs no tā, ko uzskata par vārtu momentu, ko uzskata par iespēju gūt vārtus, vai gluži vienkārši tādu sitienu, kā nu pat bija Paharam. Tāds negaidīts, protams, sitiens, bīstams un bumba trāpīja pa vārtu stabu, vai arī tādu situāciju, kā izgājienu 1-1 tam pašam Paharam, kā bīstamu Ventolas izgājienu. Tā ka starpība tomēr laikam ir. Laizāns. Un skan arī mača beigu signāls. Ar 4-0 Inter uzvar Rīgas konto, var teikt, gandrīz vai sagrauj mūsu čempionu. 26. augustā abas komandas tiksies atbildes mačā Rīgā, bet tūdaļ pēc dažām minūtēm jūs varēsiet redzēt, kas tad notika Zelta līgas sacensībās vieglatlētikā, bet rītvakar skatīsimies futbolu no Liepājas, kur kausu ieguvēja kausa izcīņas mačā. Metalurgs tiksies ar Islandes klubu Keflavík. Par šo maču jums stāstīja Anatolijs Kreipāts. Paldies par uzmanību! Ar labu nakti futbola draugiem un tūdaļ būs ko redzēt vieglatlētikas cienītājiem. E mi torna ancora in mente